Vai 7 gadiem pavadītiem Liepājas Metalurgā pārgājis uz citu komandu un šobrīd pārstāv Rīgas Daugavu un ir iespēja uzsist Suračs. Pārtur bumbu Suračs, bet uzbrukums turpinās un diezgan dziļi pie saviem vārtiem piespiež Daugavpilieši. Tamašauskas. Labi izpēta Sieniņa un ir iespēja gūt arī vārtus Rīgas Daugavu. Ņerugals glāb. Pirmais patiešām bīstamais moments šīs dienas spēlē. Var pielīdzināt gandrīz vai Latvijas kausa finālam. Ja Rīgas Daugava tiek finālā, un finālā tiek arī Daugavpils Daugava, un vēl viena iespēja Rīgas Daugava, un šeit tās spēlēs tiek pret Ņerugalu, bet jebkurā gadījumā tika fiksēta aizmugure. Nu, ļoti tās ir šeit nospēlēts. Tāla piespēlē. Sodlaukumā tiks līdz bumba Ibē. Tiek un arī pieskarās. Viņš bumbai Vaičulis nospēlē drosmīgi un precīzi tā, kā tas ir jādara vārtsargam. Bet pamazām atkal iniciatīva pārgājusi Daugavpils vienības rinda rokās. Mihadzuks jādīs bumbu spēlē. Jā, būs piespēlē uz centru. Tur Tamašauskas apstrāda bumbu, varēja izdarīt sitienu, nedaudz nokavēt to. Kļuškins, ne tas labākais centrējums, bet ļoti bīstami izpildīt šis te centrējums, un galu galā Ņerugals pieskarās bumbai, un būs stūres sitiens pie Daugavpils Daugavas vārtiem, gan pie otriem vārtiem, bet priecē tas, ka komandas spēlē ļoti līdzīgi, un ir ļoti labs tagad sitiens Suračam, un Ņerugals ir īstajā vietā un īstajā laikā. Iespējams, ka pēdējais bīstamais moments šajā puslaikā, kurā savā starpā tiekas Daugavpils Daugava iepriekšējā gada pirmās vietas ieguvē, un Rīgas Daugava iepriekšējā gada ieņēma 9. vietu, bet ambīciju šogad ir krietni vien vairāks. No ko pie bumbas ir Izuka, Ibrahims un blakām ir arī Simonovs. Iespējams, ka sekos sākumā piespēlē Simonovam, kurš ar savu kreiso kāju varētu raidīt torpēdu uz Vaičuļu sargātajiem vārtiem. Simonovs nebūs tas, kurš sitiens Ibrahims. Ui, vārtu devītniekā sita Ibrahims, bet sitiens bija krietni par vāju, un Vaičulis bumbu tver. Nu, apsteidz šoreiz Kačānau, bet jebkurā gadījumā Rīgas Daugava turpina uzbrukt. Tamašauskas, nu jāiet pretī bumbai Ņerugalam ar nelielu nokavēšanās, bet viņš to arī izdara. Un ilgi. Nākas aizturēšot soda sitienu izpildu, un uzskātamies Izuka vai Kovaļovs. Kovaļovs sitrāpa Sieniņā, un pirmais stūris otrajā puslaikā, un to izpildīs tas pats jau Andrejs Kovaļovs. Kovaļovs universāls futbolists, var spēlēt abos flangos, pārsvarā gan kā labās malas pussargs viņš spēlē. Un kā viņš arī izteicās intervijā pirms šīs dienas spēles, viņa uzdevums šogad ir gūt pēc iespējas vairāk vārta un pēc iespējas vairāk rezultatīvu piespēļu atdot. Sāk snikt starp citu ar vien vairāk, un tā, ka laukums pēc spēles atkal varētu būt piesniedzis. Nu, pirms šīs spēles sākuma nācās pamatīgi uzkopt laukumu, bet tagad stūra sitiens vairākiem futbolistiem bumba pieskārās, bet tomēr nevienam neizdodas izdarīt noslēdzošo sitienu. Ļoti daudz kļūdu gan vienai, gan otrai komandai. Tomēr uzkāpa mazliet virsū, bet, nu, pēc noteikuma viss bija tīri, bet Tamašauskam tas varētu būt no smags savainojums. Tiek saukts palīgā mediķis. Bet, nu, izskaties, ka Karhīre nospēlē tīri bumbā. Tamašauskas gan joprojām no sāpēm turpina kliegt, un, kā zin, varbūt būs nepieciešama arī piespiedu maiņa, un arī dzen nestuvis. Jā, patiešām 4. tiesnesis Ivars Cauna rāda, lai cilvēki ar nestuviem dotos uz laukuma. Nu, Ļupšis it kā neizskatās, ka gatavot kādu maiņu. Tamašauskas atsakās no nestuvi palīdzības un saviem spēkiem atstās laukumu. Jā, tieši tā arī notiks. Bet, nu, nav zināms, vai spēlēt viņš tomēr varēs. Klībojot atstās laukumu Tamašauskas. Nu, Tamašauska aizvietotāju varētu mēģināt Vitālijs Ziļs, pārējie futbolisti pēc pozīcijām. Nu, varbūt arī Čistjakovs varētu nākt vietā Tamašauska pozīcijā, un izstāst, ka jā, maiņa būs Rīgas Daugavai.
Acīm redzot, Tomašovskam šī spēle ir beigusies. Cerēsim, ka savainojums nebūs pārāk nopietnas, lai viņam nāktos izlaist vēl ilgāku spēļu laika posmu. Jā, te gatavota maiņa. Ļupšis aicina savu futbolistu pēc iespējas ātrāk gatavoties doties uz maiņu. Šobrīd gan nevaru pateikt, kurš no futbolistiem ir tas, kurš ir gatavs doties spēlē. Bet Tomašovskim šis mačs pilnīgi noteikti ir noslēdzies. Labu spēli viņš aizvadīja, aktīvi mēģināja pieslēgties uzbrukumiem. Pavisam maz laika ir palicis, bet varu tagad tev pateikt visas Latvijas futbola saimniecības, visiem Latvijas klubiem. Uzmanieties, Rīgas Daugava nāk, un ja šī komanda patiešām saglabā šo sastāvu, un kas zina, varbūt vēl pastiprināsies līdz sezonas beigām, tad tas būs nopietnas spēks. Bet, pirmā spēle Celtnieku stadionā starp Rīgas Daugavu un Daugavpils Daugavu ir noslēgusies. Rezultāts 0-0. Spēles kvalitāte varētu vēlēties arī labāku, bet jebkurā gadījumā interesants mačs un labs pieteikums sezonas turpinājumam. Ar jums kopā bija Nauris Mackevičs un Andris Circenis. Ļoti saulēnajā pēdiņā slēciņā es no jums atvados un novēlu jums visu to labāko un cerams, ka arī pavasaris šogad būs atā un visu labu.